80 miljonu skatītāju visā pasaulē, 150 000 skatītāju klātienē. Tieši tik apjomīgs bija pasākums, kas norisinājās pagājušā gada vasarā Pasaules rallija čempionāta posms Latvijā. Šodien man ir patiesa gods pasniegt ministra kabineta atzinības rakstu šī pasākuma galvenajam organizatoram Raimondam Strokšam. Es domāju, šīs atzinības raksts simbolizē valdības cieņu Strokša kungam un viņa komandai par to neatlaidīgo darbu, ko viņi bija veikuši, lai šis pasākums norisinātos. Un nevis tikai pagājušajā gadā, bet vairāku 10 gadu garumā. Sapnis, kas radās no nelielas idejas līdz realizācijai, kas prasīja ļoti ilgu laiku, lai to realizētu. Šodien, kad mēs jau esam uz Pasaules rallija kartes, mūsu pienākums ir visiem kopā domāt, kā šo procesu mēs varam turpināt. Es domāju, ka mums kopā jādara viss iespējamais, lai rallijs atkal notiktu Latvijā, lai šis pasākums pulcētu ar vien jauns ārvalstu viesus. Esmu pārliecināts, ka kopā mums tas izdosies. Paldies vēlreiz Strokša kungam un viņa komandai. Jūs izdarījāt fantastisku darbu, un ne tikai ekonomikas ministrija, bet visa valdība kopumā pasakās jums par jūsu nozīmīgo ieguldījumu. Paldies!